Sveicināti, darbie skatītāji un klausītāji. Pēc ilgāka laika tiekamies atkal nedēļas domā, un šis laiks ir aizgājis ar vairākiem notikumiem. Un šodien es gribētu vairāk parunāt nevis par šiem pašiem notikumiem, bet par mūsu attieksmi pret šiem notikumiem, par to rezonanci. Un ko tad mēs varam spriest paši par sevi brīdī, kad mēs spriežam par kādu notikumu? Es gribētu sākt ar bēdīgi slaveno žirafas nogalināšanu Dānijas zooloģiskajā dārzā, par kuru Latvijā bija spēcīga rezonance. Cilvēki bija gatavi doties pie Dānijas vēstniecības un piketēt, lai izteiktu savu protestu pret šī nabaga dzīvnieka nogalināšanu. Interesanti, ka cilvēki parasti neprotestē pret to, ka dzīvnieki atrodas zooloģiskajos dārzos, bet apmeklē tos un pat maksā naudu. Kaut gan zooloģiskajos dārzos dzīvnieki nebūtu nav paradīzē. Ciešana ceļš, kurš jāpavada vienai dzīvai būtnei visu dzīvu krātiņā, visdrīzāk nav labāks liktenis par nāvi. Bet runa pat nav par vienas žirafas nogalināšanu. Runa ir par to, ka šāds notikums Latvijā izraisa daudz lielāku rezonanci nekā desmitiem civiliedzīvotāju nāve, kura notiek ikdiena Palestīnā vai Afganistānā. Kāpēc mūs tas neinteresē? Kāpēc mēs neesam gatavi stāvēt piketos pie Izraēlas un ASV vēstniecības un protestēt pret to, ka šīs valstis atbalsta, starp citu arī Latvija atbalsta, civiliedzīvotāju nevainīgu bērnu, sieviešu simtgalu nogalināšanu ikdienas? Toties mūs satrauc viena žirafe. Vai kāds nelaimīgs jaunietis, kurš ir miris pārdozējot tās saucamās legālās narkotikas? Atkal cepiens pa visu valsti. Mēdī par to runā. Bet Latvijā ikdienas cilvēki mirst no legālo narkotiku lietošanas. Neviens tā nenogalina mūs kā legālās narkotikas, alkohols un cigaretes. Desmitiem cilvēku, simtiem cilvēku ikdienas mirst no šīm kaitēm. Protams, miršanas apliecībās jūs neieraudzīsiet uzraksts mirst no cigarešu lietošanas, mirst no alkohola lietošanas. Jūs to neieraudzīsiet, jo tur raksta infarkts, sirds mazspēja, aknu cirozi, galvaskausa trauma, kas iegūta autokatastrofā. Tur parasti neraksta alkoholisms vai nikotīnomānija. Taču šīs kaitas ir izplatušās tik ļoti mūsu sabiedrībā, ka gandrīz katrs šīs zemes iedzīvotājs regulāri lieto kādu no tā saucamajām legālajām narkotikām. Bet tad, kad ir jāpārtrauc to darīt, visbiežāk cilvēki saka, ka es jau mazliet, man jau drīkst. Jebkuras narkotikas lietošanas alga ir nāve. Jautājums tikai, kad tā pienāks? Šodien, rīt vai pēc 10 gadiem vai pēc 20? Neviens no mums nav imūns ne pret nikotīnu, ne pret alkoholu. Protams, neviens no mums nav imūns arī pret tā saucamo spaisu. Taču pirms mēs tik satraucoši reaģējam uz šādiem notikumiem, iespējams mums vajadzētu izanalizēt savu dzīvi un padomāt, kāpēc tad mēs tik ļoti reaģējam uz šiem notikumiem. Kāpēc mūs tik ļoti satrauc? Varbūt mēs gribam likties labāki savās acīs. Varbūt mēs patiesībā neesam nemaz tik līdzjūtīgi, līdzcietīgi un cilvēcīgi, kā liekulīgi. Varbūt, ka mūsu reakcija uz šiem notikumiem mums pašiem vislabāk var parādīt, kāda tad mēs esam sabiedrība. Cik civilizēta tauta, cik civilizēta kultūra mēs patiesībā esam. Šie jautājumi mani nodarbinājuši šo laika posmu starp iepriekšējo raidījumu un šo nedēļas domu, un pabeigt es gribētu ar pavisam svaigiem notikumiem Ukrainā. Kā zināms, līdz šim Ukraina, un vēl šodien, Ukraina ir lielākā Eiropas valsts. Tā ir brīnišķīga valsts, kurā man palaimējās 2 gadus nodzīvot. Tā ir brīnišķīga tauta, tie brīnišķīgi cilvēki, zeme, kurā iesēja jebko un tas aug. Šodien šī zeme Eiropas centrā vārās, un sabiedrība Latvijā atkal ir sadalījusies tajos, kur aizstāv vienu pusi, tajos, kur aizstāv otru pusi. Es domāju, ka Janukovičs ne ar ko nebija ne labāks, ne sliktāks par Timošenko, kur atradās cietumā.
Un es ļoti labi atceros to brīdi, kad apmeklējot Kijevu un tiekoties ar saviem ukraiņu draugiem, kurus nevar nosaukt par promaskaviskiem, es dzirdēju ļoti smagu kritiku, kura bija vērsta un adresēta tā saucamajam nacionālistam Kučmam. Es nosaucu 3 Ukrainas augstākās amatpersonas, kuras ir bijušas pie varas pēdējos gados, un ne par vienu no viņiem es nevaru pateikt, ka šis cilvēks nebija savas tautas asinssūcējs un savas valsts un nācijas izlaupītājs. Ne par vienu. Ukraina ir krustcelēs. Šis brīdis ir ļoti smags. Un ja Ukraiņi nesodīs un netiesās šos cilvēkus, kur laupīja viņu valsti un viņu tautu, sūc asinis, tad tam nebūs nekādas jēgas. Šai revolūcijai būs asiņu, upuru un veltīgi izlietu asaru garša. No sirds novēlu to, lai mēs Latvijā būtu saprātīgi, lai mēs Latvijā domātu par savu dzīvi, par savu ģimeni, par savu pilsētu un ielu sakārtošanu, lai mēs Latvijā domātu par to, kas mēs esam un ko mums mūsu dzīvēs ir jāsakārto. To es novēlu pirmkārt pats sev un mums visiem. Paldies, ka jūs skatāties, ka jūs jūtat līdzi. Paldies, ka jūs komentējat un tiekamies nākamajā nedēļas domā. Cerams, jau pavisam drīz.